Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Šodien mēs dosimies uz Carnikovu, uz privātmāju ciematu Līva raksti. Čau, Ivar! Sveiks! Jā, prieks te satikt. Jā, gan. Es esmu ticies gan ar būvniekiem, gan ar attīstītājiem, bet šobrīd es saprotu, šeit vairāk runa par vietu, par lokāciju. Jā, protams, jā. Līva raksts ir piejūras ciemats, kas atrodas pavisam tuvu Carnikovas centram, būtībā ar kājām sasniedzamā attālumā. Līdz ar to visa pašvaldības un dažāda cita infrastruktūra ir pieejama ļoti tuvu. Uz to mēs arī liekam galveno uzsvaru. Un šeit jau pirmie entuziasti ir atraduši mājvietu un tā kā sapņo par savu māju. Cik šeit vispār kopā ir zemes gabala? Kopā visā projektā šobrīd tika attīstīts 108 zemes gabali, no kuriem lielākā daļa jau ir atraduši savus īpašniekus. Un, jā, tagad ir nākamais šī māja attīstība, un tad vēl attiecīgi teritoriju mēs labi iekārtosim šovasar vēl līdz galam. Visas komunikācijas ir ieraktas un nodotas eksploatācijā. Paliek vēl tikai ielas segums, to mēs paveiksim, un tad ciemats būs patiesībā no mūsu puses, no mūsu viedokļa attīstīts. Bet mēs esam sākuši arī piedāvāt māju būvniecību. Šobrīd atlikušie zemes gabali tiks piedāvāt ar apbūvi. Ivar, cik šobrīd ir pieejami vēl zemes gabali šeit? Aptuveni 20. 20. Jā. Jūs paši arī piedāvājat arī būvniecības pakalpojumu? Jā, uz šiem atlikušajiem zemes gabaliem mēs piedāvājam zemes gabalu iegādi, bet attiecīgi jau mājas iegādi ar zemi. Ja? Un būvējam gatavas mājas, nododam tālāk. Šobrīd mums ir pieejami 2 projekti. Viens šobrīd šeit tiek būvēts, otrs mums ir izstrādāts projekts stadijā. Abi viņi ir līdzīgi, varbūt tur tehniskie risinājumi atšķirās nedaudz. Un ir vēl plāns nedaudz pamainīt šos projektus nākotnē un piedāvāt nedaudz plašāku klāstu, varbūt vēl pāris. Abi vienstāvu? Jā, abi ir vienstāvu. Abi ir vienstāvu. Atšķirība ir tāda, ka šis pirmais projekts, ko mēs šeit būvējam, ir ar plakano jumtu, ar kausēto segumu, un savukārt otrs projekts ir ar 2-slīpas kārdu jumtu. Jūs esat sapratuši, ka jūsu pircējs labāk izvēlās vienstāvu? Jā, viennozīmīgi arī paraugoties apkārt šeit, kad laikam pirkstiem skaitāms 2-stāvu mājas, ko es esmu redzējis, kas ir skaņots šobrīd procesā. Un lielākoties pircēji būvē 1-stāvu mājas. Jā. Ja es nopērku šeit zemes gabalu pie tevis, vai ir kaut kāds laika ierobežojums, kurā man ir jāuzbūvē? Nē, mums nav laika ierobežojums. Mēs neredzam iespēju, kā to varētu kontrolēt. Katram ir tādas iespējas, kādas ir. Aptuveni, cik maksā zemes gabals? Zemes gabali šobrīd tie, kas ir atlikuši, ir apmēram 50 000 eiro. Tas ir cik liela platība? Būs kādi 1300–1400. Ideja, ja? Ideja, jā. Komunikācijas tu teici, kad ir pievilktas jau? Jā, ir patiesībā, kā es mēdzu teikt, visas Latvijā iespējamās komunikācijas. Tāda ir centralizēts ūdensvads un kanalizācija, ir gāze, dabasgāze, ierakti ir elektroapgāde, protams, un arī optiskais internets, ar ko mēs lepojamies. Tas mums izdevās pēdējā brīdī. Lūk, un ielas ir apgaismotas, asfaltētas, tiks nosfaltētas, un tad, kā es sacīju, ciemats būs pilnībā paveikts. Ok, tu varbūt pastāsti par šo projektu. No kā viņš ir būvēts, cik saprot, tā ir mūra māja. Varbūt sāksim ar pamatiem. Kāda pamata šāda? Pamata ir betona plātne siltināta. Tie ir plātnes pamati, jā. Tālāk ir gāzbetona mūrētas sienas. No ārpuses vatas siltinājums, akmens vata. Kāds biezums ir? Biezums ir 300 mm gāzbetonam un 100 vatē, jā.
Jumtā ir 300 mm siltinājums, tas ir pārsegums un attiecīgi šis mans pieminētais kausētais jumts. Kausētais jumts segums. Apkure ir iestrādāta jau grīdā šajā pamatplātnē, tad visā mājā pirmajā stāvā. Siltās grīdas būs, ja? Stāvā ir siltās grīdas, tieši tā. Logi, jā, tas ir plastmasas profils ar 3 kameru stiklojumu, 3 stiklu stiklojumu. Un, jā. Ko būs atmesta māja? Kā būs galapdari? Dekors. Galapdari būs dekors, nedaudz kombinēts ar kokdēlīšiem. Apkurs veids šeit ir, jā, mēs ļaujam izvēlēties, un tas arī nemaina mājas cenu, jā. Tas nozīmē, ka potenciāli pircējs var izvēlēties, vai viņi grib gāzes apkuru vai siltumsūkni. Šeit konkrēti šajā mājā ir siltumsūknis. Gaisa ūdens? Gaisa ūdens, jā, tieši tā. Ko parasti izvēlās? Laikam 70-30, 70% ir siltumsūkni un 30% gāzes šobrīd tā izskatās. Mājas kopējā platība ir 193 kvadrātmetri, ja es nemaldos, tas ir attiecīgi tāda pati māja, nojume, tāda saimniecības telpa, ārtelpa, kur var, nezinu, zālespļāvē vai velosipēdu ievietot, un terases, jā, un lievenis, un tas ir mājas kopējā platība. Un tālāk mājas iekšā ir 124 kvadrātmetri, un, manuprāt, ir dzīvojamā platība, kā man patīk teikt, apsildāmā platība, jā, ir 124 kvadrātmetri. Un, jā, mēs piedāvājam izvēlēties pēc nepieciešamības vai 3 vai 4 izolētas guļamistabas, vai istabas, un attiecīgi tad ir vēl dzīvojamā zona, kas ir apvienota ar virtuvi, ko arī var uztvert kā istaba. Tā, jā, griestu augstums iekšā mēs esam mēģinājuši panākt, lai mums būtu tīri 3 metri, kas dod arī šai vienstāvā mājai pietiekami tādu plašumu sajūtu. Pastāst starpsienām. Iekšējās, protams, nesošās starpsienas šajā konkrētajā mājā ir arī mūra, jā, no gāzbetona. Un, manuprāt, arī visas pārējās starpsienas arī šeit ir mūrētas. Jā, tas ir, protams, galvenais jautājums, varam arī no reģipša izbūvēt. Un attiecīgi apmetums pēc tam tiek uz sienām uzvilkts, ja? Uz mūru sienām apmetums, ir kaut kādas sienas, kas tiek būvētas no reģipškartona. Vai jūs taisat būvēt mājas jau ar galapdari? Jā, mājas ir paredzēts nodot pircējiem ar galapdari, gan ārējo, gan iekšējo, un attiecīgi labi iekārtot teritoriju, žogu, pārtiem. Jā. Varbūt pastāstīt, no kā mums būs grīdas, kāda būs sarmezgli, kādas flīzes varbūt, vai varbūt virtuves jūs plānojat? Jā, šajā konkrētajā piedāvājumā, ko mēs esam izstrādājuši, mēs piedāvājam standartizētu vidēja līmeņa apdari. Tas nozīmē, ka uz grīdām būtu laminēts, kombinēts ar flīzēm, sarmezgli, protams, būtu flīzēti, uzstādīta santehnika. Mums ir attiecīgi tāmi, ar ko mēs dalamies, jā, un katrs var izvēlēties, vai viņam der šis mūsu apdares līmenis, vai ir vēlēšanās kaut ko pievienot, vai likt kaut ko ekskluzīvu, jā, tad mēs tam nepretojamies, vienkārši tad tas nozīmē, ka tāmi tiek koriģēti par to X izmaksu, cik viņi pieaug. Tātad būvniecības procesā es varu pateikt, varbūt kādu flīzi, kādu krāsu, varbūt... Šobrīd tas ir iespējams. Šobrīd, jā? Šobrīd tas ir iespējams. Cik ātri jūs būvējat tādas mājas līdz nobeigumam? Ja ir tikai zemes gabals un nav nekāds projekts uz viņa, ja, tur saskaņots, tad mēs šobrīd līgumā paredzam 6 mēnešu projektēšanu un 15 mēnešu būvniecību. 15 mēneši mēs paredzētu līgumā, jā, attiecīgi, iespējams, ka mums tas izdotos ātrāk, bet tas ir mazliet atkarīgs no tā, kad mēs pagūstam uzsākt un kad mēs uzsākam projektu patiesībā. Ja tas ir rudenī, tad varbūt sakrīt ar kaut kādiem sasalšanas cikliem, kuros mēs nevaram darbus veikt, un līdz ar to tad attiecīgi pagarinās šis būvniecības laiks. Ja mēs sākam pavasarī, visdrīzāk tie būs tie nosauktie 12 mēneši. Vai šī māja jau ir nopirkta? Jā, šī māja jā. Mēs patiesībā nebūvējam pat labāk mājas tā bez idejas, kam viņa pienāksies. Jo tas nozīmē, ka arī varbūt tāds neliels bonusiņš, kad cilvēki var izvēlēties mazliet pamainīt kaut ko projektā, jo tas tik un tā ir individuāls projekts, tik un tā šis lai arī mums ir izstrādāts kaut kāds standarta projekts, jebkurā gadījumā viņš tiek adaptēts zemes gabalam, tad tā ir individuāla projektēšana. Tas nozīmē, ka
Pircējs potenciāli var šajā te mājā mazliet veikt kaut kādas izmaiņas, kuras nemaina fundamentāli to mājas veidolu pēc saviem ieskatiem. Es redzēju, ka šai mājā ir ventilācija, rekuperācija, ja, uzstādīta. Jā, mājā ir uzstādīta rekuperācija, lai tas atbilst A klases energo efektivitātei. Ja. Tad šeit mājā ir saņemts jau šobrīd Energo certifikācija. Energo certifikācija A klases. Jā. Cenā ir iekļaut virtuve? Nē, virtuve nav iekļauta cenā. Mājas cenā ir iekļauta tikai pati māja ar ārēju iekšēju apdarbu, labi iekārtoto teritoriju. Par pamatu apdarbu tas nozīmē? Jā, protams. Jā, un bruģēta teritorija arī. Jā, Ivar, jā, un tagad mēs esam pienākuši laikam pie paša svarīgākā jautājuma. Kāda šādai mājai ir cena? Manuprāt, gan vissvarīgākais laikam ir mājas novietojums un tas, kāda tā māja, cik viņa kvalitatīva. Ja? Bet cena nav mazsvarīgs faktors. Šobrīd mēs piedāvājam šādu māju par 250 000 eiro. Tas jau ir iekļaut ar zemi? Jā, tas ir iekļaujot zemi un pabeigt māju ar apdarbu. Pabeigt māju, labi iekārtot zemes gabals, žoks un tas viss 250 000. Pilnīgi pareizi. Jā, mums ir arī vērtējums, kas apmēram apliecina šo te cenu. Jā, viņi atbilst šai cenai. Tas nozīmē, ka arī pircējiem ir vēlēšanās kreditēties un doties uz kredīti iestādi, ko arī droši vien lielais vairums šodien dara. Tad vērtējums arī apliecinās šo cenu. Tātad mēs apskatījām ciematu Carnikavā Līva raksti un viņu piedāvāto māju, kas saucās Ilva. Tā, māja Ilva. Apsildāmā platība 122, plus terases nojums plus 48. Kopā 170 metri. Dzīvojumā 122. Tātad te pavisam vienkārši, te nav zemes iegādes, te nav pamati, komunikācijas viss savilktas, teritorija būs labi iekārtot, pat arī žogu piedāvā uzlikt. Un te ir tikai pa liela mājas izmaksas. Mājas izmaksas 250 000, kurā ir iekšēja apdare, labi iekārtot teritoriju, žoks, apkuras sistēma un sakārtot infrastruktūru. Vienīgais, kas tur nebija, kas bija tajā mājā, ko mēs apskatījām, tur uz jumta var redzēt saules baterijas, bet tās bija jau esošā jaunā īpašnieka pirkums. Tā kā, ja mēs vēlamies saules baterijas, tad tā ir papildus izmaksas. Un te es ieliku kā arī iepriekš 4500 saules baterijas 12 kW ar valsts subsīdiju. Tātad kopējā cena, kopējā summa mums sanāk 254 500, kas uz kvadrātmetru uz iekšējo apkarnāmo platību mums sanāk 2086 eiro. Bet tagad mēs izlozēsim laimīgo, kas svinēja pirmo dāvanu karti no Akropolis 30 eiro vērtībā. Un to mēs izdarīsim šādā lūk veidā. Mēs tātad redzam mūsu pirmo sēriju šeit. Te mana YouTube'ā ir palīgs programma, kas nejaušības kārtā izvēlās vinētājus. Un uzliekam pick the winner un ieliekam. Tātad pareizā atbilde mums bija, kad lielākā moduļu māju, ko viņi ir būvējuši, ir 120 kvadrātmetru platībā. Tātad ieliekam atbildi 120, lai viņš paņem no pareizajiem atbildēm kādu no atbildes variantiem ar 120 kvadrātmetriem un ņemam paņemt uzvarētāju. Spiežam un laimīgais uzvarētājs ir Līga Misjūne 2399. Apsveicam, Līga, tevi! Lai saņemtu balvu, sazinies ar mums, raksti mums un nāc pie mums ciemos un arī piedalies nākošajos konkursos, jo mums ir vēl 6 dāvana kartes, būs vēl 6 jautājumi, tā kā piedalieties. Un šīs dienas konkursa jautājums par ciematu Līva raksti ir, cik būvniecības līgumā ir ielikts termiņš projektēšanai. Pareizo atbildi raksta komentāros un gaida izlozi, kura būs nākamā trešdien, kad mēs rādīsim jauno sēriju par eko māju būvnieku RB un B būve.